Edgars Bergs, vieglatlēts, paraolimpisko spēļu godaugu saņēmējs. Maija Ukstiņa, vieglatlētikas trenere. 1996. gads ir gads, kad Jelgavā aizsāk savu darbību invalīdu un rehabilitācijas klubs Cerība, kurš izaudzinājis ļoti daudz sportistus paralimpiešus. 2000. gadā savu darbību šajā klubā treneris Maijas Ukstiņas vadībā uzsāka Edgars Bergs, treneris un sportists. Saprast vienam otru, izvirzīt visaugstākos uzdevumus un arī sasniegt tos. Jau 20 gadus šis tandēms ir daudzās sporta arēnās sev pierādījis. Izcīnītas 4 paralimpiskās medaļas, izcīnīts Eiropas čempionu tituls, izcīnīts 3 pasaules čempionu medaļas. Un es domāju, ka jelgavniekiem ir liels lepnums, ka pie mums ir 2 šie cilvēki – Edgars Bergs un Maija Ukstiņa. Paldies viņam par to! Par sporta, veselīga un aktīva dzīvesveida un Jelgavas vārda popularizēšanu augstāko apbalvojumu goda zīme saņem Edgars Bergs un apbalvojumu goda raksts saņem Maija Ukstiņa. Edgaru es satieku savā profesionālā gaitas sākumā ar invalīdu sportu. Lai gan līdz tam es esmu jau 20 gadu nostrādājis kā sporta skolotāja un treneris sporta skolā. Tieši vieglatlētikā. Mēs satiekamies Jūrmalas nometnē, Pļaviņa Ruta pasauc. Teica, Maija, nāc apsties, te viens puika varbūt varētu noderēt. Viņam ir 14 vai 15 gadiņi tādā laikā. Un no tā laika mēs esam kopā. Mēs esam izgājuši cauri, kā teikt, vesai dzīves līknei. Tie ir lieli gadi, tie ir 20 gadi tomēr jau. Sākuši esam ar manām pirmām un arī viņam pirmām paralimpiskām spēlēm Atenās. Un tā mēs esam nonākuši tagad līdz Tokijai. Ja viens treneris satiek dzīvē tādu cilvēku, kuram ir pirmkārt sirds, gribēšana, talants un milzīgas darbspējas. Ja treneris to satiek, ja viņiem abiem, tā kā tā jaunieši saka, saklapē, raksturos, tad var iznākt tāds darbs un tā, kā mums ir ar Edgaru. Sportiskās gaitas sākās apmēram kaut kādos 14-15 gados, precīzi vai es neatceros īsti. Un kad sanāca tā, kad tikāmies ar treneru Maiju, kad sanāca tās mūsu pirmā sadarbība, pirmie treniņi un arī pirmās sacensības vēl notiek, es skrēju tālekšanu, skrēju 100 metrus, lecu tālekšanu un vēl 200 metrus arī skrēju, jā. Bet tad sapratu, ka īsti man tāds ātrums nepatīk un vairāk patīk spēka nodarbības. Un tieši treneru Maija vairāk arī specializējās uz lodes grūšanu, uz disku mešanu. Un tā mēs kaut kā sapratām, ka mums tas izdodās un darījām. Tik tā esam nonākuši šitos visus 20 gadus. Ir tā doma, ja veselība atļaus, tad ir doma gatavoties, censties vēl mēģināt aizbraukt uz Parīzi. Jo Francijā vēl neesmu bijis, tagad gribētu aizbraukt uz turieni un pamēģināt vēl parādīt spēkus, ko es varu pasaulē izdarīt tieši Parīzē. Viņa savu darbu dara no vislabākās sirdsapziņas. Viņa pat brīvajā laikā, man liekas, domā par sportu, par treniņiem. Viņa velta visu sevi sportam un tieši konkrētajam savam audzēknim. Tā kā, es nezinu, es pat otru cilvēku tādu neesmu redzējis un es domāju, ka arī neredzēšu. Kāda ir Maija, viņa vienkārši viss ir sportā un vēl joprojām viss 80 gados viņi nevar mierīgi nosēdēt. Viņi gribētu pat iet skriet un lekt pat vēl. Tā kā unikāls cilvēks.